Nē, nu šitas ir tiešām līmenis. Es iegāju iekšā Hesītī, paēst, kamēr lādējās man mašīna. Un skatos, viens instruktors piebrauc, iet Hesītī, paņem kafiju. Nu labi, viss ok. Cipa. Var gribēties, zin kā, ar kursani. Skatos, kursani tur sēž mašīnā neapmierināts. Pēc tam tikko kā atnāc paēst savu Hesīti, paiet cik minūtes, nezinu, 15. Es skatos, viņš atkal ir atbraucis un atkal iet kaut ko tur darīt. Nē, nu labi, es saprotu, kā visur gadīties mašs caurē piemetusies vai kas, bet, nu, ja godīgi, tas ir diezgan traki. Tā kā, nu jā, ja jums tādi instruktori ir, tad, nu, ziņojiet autos, ko es saprotu, kā tiešām ir kaut kādas normālas lietas, tur ieskrēja vienreiz kaut kas tāds, bet, nu, ne jau nodarbības laikā 2 reizes viņš tur skries un kaut ko darīs. Un, tā kā, jābūt bišķīt kaut kādai ētikai arī par kursantu laiku un visu pārējo. Tā kā, es tiešām nebrīnos, ka citās autoskolās tas braukšanas procents ir tiešām tik mazs CSDD, jo, nu, šādi strādājot tur savādāk nevar būt.